Labdien! Mani sauc Dāvis Daniels Smiltiņš. Es esmu valsts aizsardzību dienesta karavīrs štāba bataljonā. Mani visvairāk satrauca pievienoties dienestam, nezinot to, kas man sagaidīs. Neskatoties to, es zināju to, ka te vienmēr baros labi, un priekš maniem tas bija ļoti svarīgi. Tāpēc arī zināju to, ka būs labi viss. Priekš manis pats grūtākais bija pavadīt vairākas dienas mežā. Neko tādu iepriekš nebija darījis, bet tā kā visi kopā to darījām, vienu otru atbalstījām, tad varēja izturēt un bija ļoti interesanti pieredze tā. Ar agro celšanos arī bija grūti, jā, 5:30 cēlāmies, gājām uz rīta rosmi, un nebija tik agri cēlēs, tā kā bija grūti, jā, bet, protams, ar laiku pieredzi. Šajos 11 mēnešos man visvairāk patika piedalīties godasardzes pasākumos, kur mēs sagaidījām mūsu un citu valstu prezidentus un citas amatpersonas. Un tas bija liels gods piedalīties un arī stāvēt pie brīvības pieminekļa. Man arī ļoti patika. Arī tiešām vienreizēja pieredze. Tiem jauniešiem, kuri vēl nav pieteikušies uz valsts aizsardzības dienestu, es iesaku nebaidīties no valsts aizsardzības dienesta, jo te katrs jaunietis iegūs jaunas zināšanas un prasmes, kas, manuprāt, ir noderīgas. Manas iekšējās sajūtas ir gandarītas, jo es uzdrošinājos pieteikties uz šiem 11 mēnešiem. Skatoties atpakaļ, ļoti daudz ko piedzīvoju, daudz ko iemācījos un ieguvu ļoti lielu pārliecību pār sevīm un to, ka es spēju vairāk nekā es biju domājis. Pēc dienestā es plānoju izmantot šo iespēju, kas ir doti katram jaunietim iet studēt budžeta vietā, tad es plānoju iet mācīties.